Racionālais un emocionālais prāts, divas smadzenes, jeb kas tad ir šī labā un kreisā smadzeņu puslode un kā tās ietekmē mūsu rīcību, komunikāciju, lēmumus, ko mēs pieņemam. Vai jūs zinājāt, ka mums ir divas smadzenes? Tā patiešām ir patiesība. Vienkāršiem vārdiem runājot, tātad tās ir domājošās smadzenes un jūtošās, jeb emocionālās smadzenes. Divas smadzenes taču ir labāk nekā vienas, jūs teiksiet. Lielāko daļu laika tā tas arī ir, taču šīs abas smadzenes nereti nonāk pretrunā. Emocionālās smadzenes mēģina racionālās, jeb domājošās smadzenes pārņemt. Ja mēs tā padomājam, tad droši vien, ka ir kādas smadzenes, kas ir mums mīļākās. Visbiežāk tās ir domājošās smadzenes, jeb racionālais prāts. Tas ir tas, kurā mēs dzirdam sevi, ar kuru mēs dzirdam sevi, ar kuru mēs sevi asociējam, ar kuru mēs strādājam, mēs domājam, mēs analizējam, mēs to attīstām. Mums patīk domāt, ka mēs esam racionālas būtnes. Bet tur dziļāk iekšā ir arī otras emocionālās smadzenes. Tās ir tās, ar kurām mēs jūtam, tās, ar kurām mēs reaģējam. Raksturīgākais piemērs, kas nāk uzreiz prātā, ir mūsu automātiskā reakcija, jo emocionālās smadzenes visbiežāk dod automātisku reakciju, gan fizisku, gan emocionālu. Tātad pirmais piemērs, kas nāk prātā, ir mūsu šī cīnies vai bēdz taktika. Kad mēs nonākam sarežģītās situācijās, mēs visbiežāk pieņemam vienu no diviem lēmumiem, vai nu cīnīties, tātad labākā aizstāvība ir uzbrukums, vai nu bēgt, un tad jau pieslēdzas vēlāk jau racionālās smadzenes. Smadzeņu šīs dažādās darbības nereti tiek dalītas divās smadzeņu puslodēs, kur kreisā ir šis racionālais prāts, racionālās smadzenes, kas ir balstītas uz loģiku, faktiem, cēloņu sakarībām. Tas ir par zinātni, laika izjūtu, arī par mūsu valodu, kamēr labā smadzeņu puslode ir atbildīga par mūsu emocionālajām smadzenēm, jūtīgajām. Tātad tur ir jūtas, intuīcija, mūsu vērtības, iztēle, radošā darbošanās. Šo konceptu par labajām un kreisajām smadzeņu puslodēm, par racionālo un emocionālo prātu vēl citā līmenī ir attīstījis pasaules zināmais domātājs Daniels Kānemans savā grāmatā Domā ātri, domā lēnām, kur viņš skaidro, ka racionālās smadzenes ir sistemātiskas un objektīvas, bet tās ir arī lēnas, līdzīgi kā muskulis, kas tiek attīstīts laika gaitā, ja tu to trenē. Tāpat arī tas ir ar racionālo prātu. Savukārt emocionālās smadzenes lēmumus pieņem ātri, bez piepūles, kaut gan bieži tas notiek neracionāli. Un tas, ko Kānemans skaidro, šeit jūs varat redzēt, tātad kā pirmā sistēma, kas ir emocionālā sistēma, mūsu pirmā reakcija, darbojas automātiski, bez piepūles, bez kontroles, kur savukārt racionālais prāts, jeb otrā sistēma, virza uzmanību uz piepūli, kas ir nepieciešama, lai darbotos prāts. Emocionālo sistēmu raksturo tātad impulsivitāte, savukārt racionālās sistēmas galvenā iezīme ir tā, ka tās darbībai ir nepieciešams treniņš, un tātad tā ir raksturīga slinkošana un nevēlēšanās ieguldīt vairāk pūļu, kā vien minimāli nepieciešams. Tāpēc ļoti bieži pirmā sistēma, kas ir emocionālā sistēma, kas ir labā smadzeņu puslode, rada kreisajai smadzeņu puslodei ilūziju, ka izdarītās izvēles nereti ir tās ģenerētas, tātad racionālā prāta ģenerētas. Un, protams, tālāk tad jau mēs ar šo atziņu varam strādāt, par ko iedošu arī piemērus no jūsu darba vides.
Tātad apkopojot šo teoriju par labo un kreiso smadzeņu puslodi, man gribētos tās nosaukt par autopilotu pretstatā slinkajam prātam, jo tātad kreisajai smadzeņu puslodei raksturīgā ātrā domāšana, kas ir emocijās, emocionālos lēmumos balstīta, tiek pieņemta ātri, tātad tā notiek ātri, bet nereti neprecīzi. Pastāvīgi, mēs emocijas jūtam pastāvīgi caur dažādiem mūsu uztveres kanāliem un veidiem, un bez piepūles tas notiek ātri un vienkārši, caur dažādiem īsceļiem, impulsiem, intuitīvi. Savukārt, kreisā smadzeņu puslode, jeb šī lēnā, slinkā domāšana, kas ir racionāla, lēna, bet uzticama, jo tā darbojas ar mērķi, ar fokusu, tā analizē, risina, kritizē, pārcilā un tā tālāk. Bet tā iedarbojas lēnāk, un tā ir jāiedarbina gluži kā jebkurš cits muskulis. Uzdevums jums: iedomājieties 3 nesen aptiekā piedzīvotas situācijas, kurās jūs redzējāt, kā komunikācijā, sadarbībā ar klientu darbojas racionālais prāts, jeb šī te racionālā smadzeņu puslode. Un nākamās 3 situācijas, kurās jūs pamanījāt, ka tur ir absolūti emocionālais, spontānais, impulsīvais prāts, kas darbojas pamatā uz šī autopilota principa, ieslēdzās, un te tas ir. Piefiksējiet šīs situācijas, pāanalizēsim kādā citā video. Apdomājiet tikko dzirdēto, piefiksējiet, pierakstiet, vai ir kādi jautājumi, kurus vēl gribētos noskaidrot, kuri jūs interesē.